Šobrīd atrodos Floridas Everglaidos, kur ir pilns ar milzu aligatoriem un nāvējošām čūskām. Un es tikko atradu kaut ko patiešām biedējošu. Tas ir kanalizācijas tunelis nekurienes vidū un nav zināms, kas tur varētu dzīvot iekšā, bet es gribu to noskaidrot. Tāpēc mēs to izpētīsim ar maniem tīkliem un dzīves lazdiem, cerot atklāt, kas slēpjas šajā noslēpumainajā kanalizācijā. Cerams, ka mūs neuzbruks nāvējošie dzīvnieki, kas šo vietu sauc par mājām. Tagad es vienkārši gribu pateikt, ka kamēr filmēju šo ievadu, man bija nojauta, kas tur lejā varētu slēpties. Bet es nezināju, ka šis būs mans trakākais kanalizācijas video līdz šim. No aligatoriem līdz čūskām un nāvējošām zušiem jūs noteikti nevēlēsieties to palaist garām. Bet vispirms ļaujiet man paskaidrot, kā es vispār atradu šo kanalizāciju nekurienes vidū. Redziet. Sen atpakaļ šeit bija izplūdes kanāls, kas savienoja Everglaidas daļas, un ūdens tecēja tieši caur šo vietu. Bet pirms dažiem gadiem izplūdes kanāls pārstāja darboties, un šī kanalizācija tika pamesta. Un tagad ir tikai viens veids, kā uzzināt, kas tur vēl ir palicis – tos noķert. Bet tas nebūs viegli, jo šai kanalizācijai ir divas puses, un pēc abu pušu izpētes mēs dosimies uz pamesto izplūdes kanālu, ar kuru tā savienojas, vēlāk šajā video. Tātad mums acīm redzami ir daudz darba, tāpēc sāksim ķert ar tīkliņu, lai redzētu, ko visu varam noķert. Tagad. Es domāju, ka sāksim šajā kanalizācijas pusē. Jo es jau varu redzēt tur lejā veselu baru zivju. Un par laimi mans tīkliņš ir pietiekami garš, jo tur ir tiešām dziļi. Uzreiz es pamanīju kaudz zivju, un man nevajadzēja ilgu laiku, lai noķertu pirmo. Tur noteikti kaut kas ir. Ak, Helēna, mums ir zivs! Kas tās ir? Ak, mans Dievs, es domāju, ka tās ir Āfrikas ciklīdes. Tās nav pārāk košas, bet tas ir tiešām forši. Tagad mēs zinām, ka tur apakšā noteikti ir zivis, tāpēc mēs turpināsim, ieliksim šos puišus paturamo zivis spainī un turpināsim tagad, kad zinām, ka tur ir zivis. Es turpināju ķert ar tīkliņu, lai mēģinātu noķert vēl dažas. Ak, mans Dievs! Kas tas bija? Kas tas bija? Tas bija kaut kas liels! Helēna, vai mēs viņu dabujām? Mēs viņu noķērām! Kas tas ir? Vai tā ir līdaka? Ak, mans Dievs, nē, tā ir čūsgalva! Nomierinies! Es gadiem neesmu redzējis mazu čūsgalvu. Šis te izaugs par milzīgu briesmoni. Šeit Dienvidu Floridā tās ir ļoti invazīvas. Un lai gan viņš izskatās ļoti forši, diemžēl mēs nevaram viņu paturēt kā mājdzīvnieku, tas būtu nelikumīgi, tāpēc mums nāksies šo puisi atkal iemest kanalizācijā. Un tā mums te ir vēl viena zivs, un šī ir plankumainā tilapija. Atkal, tā nav zivs, ko mēs paturēsim, nevis tāpēc, ka tas būtu nelikumīgi, bet tāpēc, ka mēs neieredzam tilapijas. Tāpēc arī šo puisi mēs laidīsim atpakaļ kanalizācijā. Tagad. Mēs daudz esam ķēruši ar tīkliem šajā stūrī, tāpēc es mainīšu vietu un pamēģināšu šajā stūrī. Tas ir smags. Ak, Dievs! Vai tā ir čūska? Helēna, pasties uz šo, gatava? Tur tas ir. Es zinu, ka tas izstās pēc zutis vai čūskas, bet patiesībā to sauc par virvju zivi, un tās ir diezgan reta. Es viņu ieliku spainī un turpinot sapratu, ka šī nav parasta kanalizācija. Šajā bija daudz vairāk zivju. Šī ir viena no trakākajām kanalizācijām, ko jebkad esmu redzējis. Ak, mans Dievs! Kas tas ir? Ak, mans Dievs! Helēna, tas tur ir saukts par severumu. Tagad šis nav kaut kas, ko tu noķer katru dienu kā zilgali. Tas patiesībā ir daudz foršāk. Un tad man šķiet, mums ir vēl viens mazs Āfrikas ciklīts. Šie tiešām ir forši, mēs viņu arī paturēsim. Tīkls pēc tīkla, es ķēru arvien vairāk zivi. Šī izskatās pēc labzivs, bet es nezinu, nevar īsti pateikt. Mēs esam šeit tikai kādas 10 minūtes un jau esam noķēruši kaudzi ar tiešām foršām zivīm. Bet man ir sajūta, ka tur lejā vēl ir kaut kas daudz trakāks. Labi, es mēģināšu šo stūri vēlreiz. Šis stūris parasti ir ļoti labs. Līdz šim tieši tur mēs esam noķēruši lielāko daļu zivju. Ak, mans Dievs! Zivis ir katrā tīklā. Helēna, tam noteikti jābūt tā, jo šī kanalizācija ir pilnīgā nekurienē un šeit neviens nenāk. Es burtiski nekad dzīvē neesmu redzējis tik daudz zivju. Paskaties uz šo. Mums ir mazs Oskars, viņš ir tiešām foršs, un tad mums ir šis puisis. Ļoti skaists klauna živs. Wow, viņš ir skaists. Tagad, acīm redzot, mēs esam pierādījuši, ka šajā kanalizācijā ir daudz zivju. Tomēr jautājums joprojām paliek, vai tur slēpjas arī kaut kas bīstams, piemēram, aligatori un čūskas. Tā kā mēs atrodamies Everglaidas vidū, mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo viena nepareiza kustība var būt letāla. Un es to uzzināju jau agrāk, kad gandrīz uzkāpu uz ūdens mokasīnu, vienas no indīgākajām čūskām Floridā. Ak, Dievs! Tagad, ņemot to vērā, es turpināju izpētīt kanalizāciju un sāku ķert ne tikai zivis. Kas tas ir? Ak, mans tīkls ir tiešām smags. Ak, mans Dievs! Tas ir bruņurupucis! Es tikko noķēru bruņurupuci! Kā iedraudziņ, ko tu dari tur lejā? Es nezinu, kāds tas ir bruņurupucis, bet mēs viņu tikko noķērām kanalizācijā, un tā kā viņš nāca no kanalizācijas, tas izskaidrot, kāpēc es atradu šo. Helēna, paskaties, tā ir sasodīta dēle! Es to izskāru, tā ir milzīga dēla. Ak, mums viņam jāpalīdz, mums tas jānoņem. Es domāju, ka tas ir vienīgais. Jūs, draugi, šim bruņurupucim ir dēla tieši pie sejas. Ja jūs, draugi, nezināt, kas ir dēles, tās ir asinis sūcoši parazīti, tāpēc mums noteikti jāatrod veids, kā tos noņemt. Labi, man te ir kociņš, es tiešām baidos. Ak, Dievs, viņš tur ir pieķēries. Labi, laidiņ vaļā. Skaties uz asinīm.
Ak, mans dievs, man gribās vemt. Pēc pāris mēģinājumiem man beidzot izdevās noņemt dēli. Es burtiski nekad dzīvē neesmu redzējis tik lielu dēlu. Tas ir neprāts. Mēs nolēmām bruņu ruputs palaist tuvējā purvā, kur viņam vairs nepielips dēls. Un tad mēs turpinājām izpētīt kanalizāciju. Nu, ejam apakaļ kanalizācijā, paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Te ir daudz zivju. Uzreiz sākumā liela ugunsmutes ciklīte, kas ir vienkārši skaista, un nākamā zivs bija noslēpumaina zivs. Man nebija nejausmas, kas tā ir. Man nav nejausmas, kas tas ir, bet viņš nekustās, tomēr izstās ļoti forši, tāpēc paturēsim viņu. Mums ir vēl viena Āfrikas ciklīda, un pēdējā bija vēl viena noslēpumaina zivs. Tagad, kad zinu, ka tur apakšā ir zivs, kuras nekad iepriekš neesmu redzējis, es atkal iegāju iekšā. Ak, mans dievs, paskaties uz šo! Ak, dievs! Es domāju, ka tā ir sinodons, viņa ir tik skaista. Ak, mans dievs, tā ir viena no lielākajām sinodons, ko jebkad esmu redzējis. Pagaidiet, paskaties uz viņa spuru. Viņam ir viena maza spura un viena liela spura. Ak, viņš ir Nemo! Viņš ir Nemo! Mēs viņu nosauksim par Nemo! Šī ir tik forša sinodontis. Jūs, puiši, paskatieties uz viņa rakstiem. Tas ir lieliski, mēs noteikti viņu paturēsim. Tas patiesībā ir vienkārši neprātīgi. Ak, kas tas vispār bija? Es domāju, ka mēs to dabūjām, vai tas aizbēga? Kas tas vispār ir? Ak, mans dievs. Helēna? Ak, dievs, tas ir krabis. Paskaties, cik tas ir krāsains. Kas tas vispār ir? Ak, neizkāp ārā, neizkāp ārā. Viņš man atgādina to, kuru mēs noķērām tajā otrajā kanalizācijā. Ak, jā, to violeto, es biju aizmirsis. Mēs jau iepriekš esam noķēruši violetu krabi kanalizācijā. Bet šim puisim ir arī oranža krāsa. Ja jūs zināt, kāda veida krabis tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Paskatieties uz viņu, viņš staigā pa mani. Vai mums viņu ielikt spainī? Es kaut kā gribu viņu paturēt, viņš ir tik forši labi. Laikam ieliksim viņu tur. Atā, draudziņ, atā. Mēs turpinājām un viss sāk pierimt. Es nevienu zivu nenoķēru. Pirms tam es biju noķēris vairākas zivis tīklu un sāku domāt, ka vairs nav palikušas zivis, bet tad notika šis. Ak, mans dievs, paskatieties uz šo. Tas ir tik neticami forši. Tā ir arī karaliskā zivs. Kā lieta ir milzīga. Tas ir tik forši. Čai, tā burtiski ir citplanētiešu zivs. Mēs jau vienu tādu esam noķēruši šajā kanalizācijā, bet tas bija maziņš. Šis ir daudz lielāks un viņam ir daudz plankumu, tas ir lieliski. Labi, turētājs spainis nāk līdzi. Paskatieties uz visām zivīm, ko jau esam noķēruši. Ir pagājuši kādas 15 minūtes, un es tikko atcerējos, ka tas viss ir tikai vienā kanalizācijas pusē, bet ir divas puses. Tātad mēs mēģināsim noķert vēl dažas zivis šajā pusē, un tad dosimies izpētīt otru, bet es nezināju, ka tur mūs gaidīs kaut kas nāvējošs. Ak, dievs, es kaut ko sajūtu. Ak, mans dievs, tas ir kaut kas liels, tas ir kaut kas liels. Ak, mans dievs, tās nav lielas, bet tās ir sasodīt skaistas. Ak, mans dievs, tas ir neprātīgi. Vai tas ir geofāks? Tas ir tiešām skaists geofāks? Paskaties uz to! Paskaties uz krāsām! Mums mājās ir viens, bet daudz lielāks, un tas ir tik forši, ka mēs tikko to noķērām kanalizācijā. Es domāju, nu nopietni, un tad mums ir šis puisis. Es domāju, tas ir mazs, jā, tas ir maziņš mita ciklīts. Divi brīnišķīgi ciklīti, mēs tos ieliksim spainī, kur paturam zivis. Ka es redzu vēl! Skaties, viņi ir tieši augšā. Labi, mums jālien apakaļ iekšā, es paņēmu nākamo tīklu, un kad to vilku augšā, pamanīju kaut ko traku. Ak, mans dievs. Helēna? Ak, mans dievs, es zinu, kas tas ir. Mēs tos jau esam noķēruši iepriekš. Vai tā ir lampreja? Ak, mans dievs, tā ir nolādēta lampreja. Tas ir pretīgi. Ja jūs nezināt, kas ir lamprejas, būtībā tās ir milzīgi parazīti, kas pieķerās pie citām zivīm un izsūc tām asinis. Tās ir kā dēls, tikai daudz sliktāks. Ak, mans dievs, es pat negribu to aiztikt. Ar to viņi piesūcās pie upura, pieķerās pie tā, ko sūdz un izsūc visas asins, līdz upuris nomirst. Mēs tikko noķērām to kanalizācijā, kas ir tiešām pretīga. Fui! Tas ir ciets kā akmens, tas ir miris. Ak, mans dievs, izsvairs pat nevar redzēt, tās jau sadalās. Tas ir tik pretīgi, draugi. Tas ir arī traki, jo mēs jau iepriekš esam noķēruši lamprejas kanalizācijā, un tās arī bija mirušas. Es nezinu, kāpēc tā ir. Varbūt tās dodās uz kanalizāciju, lai nomirtu, man nav ne jausmas. Vai arī varbūt tās vienkārši nespēja izdzīvot. Bet paskatieties uz tiem zobiem. Ak, mans dievs, es pat gribētu noķert kādu dzīvu. Mēs varētu to turēt kā maģinieku, noteikti nē, cik forši tas būtu. Bet tā kā tā nebija dzīva, mēs to atmetām atpakaļ un turpinājām. Ak, nu beidz. Ak, es kaut ko sajūtu. Kas tas ir? Pāga, kas tas ir? Es domāju, ka mēs nekad iepriekš neesam noķēruši šādu zivu, puiši. Man nav ne jausmas, kas tā ir. Ja jūs zinat, ierakstiet komentāros zemāk, jūs zinat, kā tas notiek. Bet tas tiešām ir forši. Es domāju, ka mēs tos paturēsim, ieliksim viņu spainī. Un tad es vēlreiz pārbaudīju tīklu, un tur iekšā bija vēl viena zivs. Tā ir ugunsrullītes, Helēna. Ak, mans dievs, paskaties uz šo Helēnu, tas ir mazs ugunszutēns. Ak, mans dievs, tas ir tik mīļš puiši.
Ak, tas ir tik lieliski. Labi, mēs noteikti paturēsim. Man ļoti patīk ugunszutis, bet mēs turpināsim un pastīsimies, ko vēl varam atrast. Bet līdz šim, puiši, šī ir viena no labākajām kanalizācijām, kurās mēs jebkad esam makšķerējuši. Ak, kas tas ir? Es to redzu, tur iekšā tas tur plivinās. Ak, mums ir divas zivis. Ak, mans dievs, vai tā ir līdaka? Ak, mans dievs, tā tiešām ir līdaka, nevis čūsgalvis. Wow, tā ir tiešām laba līdaka. Mēs noteikti paturēsim spainī. Ej, tu, un tad mums ir šis čalis. Šis ir mazs Floridas garzivs. Viņi ir vietējie, nekas īpašs, tāpēc mēs viņu droši vien vienkārši laidīsim atpakaļ. Tagad. Mēs jau esam noķēruši kaut foršu zivju, bet turpinot, zivis kļuva vēl trakākas. Tieši pie tās tuneļa, ak, es kaut ko redzu. Ak, tas ir vēl viens sinodontis, man šķiet šis ir vēl lielāks. Helēna, paskaties uz to. Ak, Dievs, viņš ir tik rasns. Es nezinu, kāds tas ir sinodonts, tas nav parasts, tas ir tiešām foršs. Pasties uz plankumiem uz viņa. Jūs, kas esat spainī, palieciet, vai šeit vēl kāds ir. Ak, pagaidi. Ak, Dievs, šeit ir vēzis, Helēna, es gandrīz viņu nepamanīju. Bet tas nav parasts vēzis, kā tu vari redzēt. Viņam ir nedaudz krāsas, nekas traks, bet viņam ir nedaudz sarkana, nedaudz oranža. Viņš ir tiešām foršs. Es domāju, ka mēs viņu paturēsim, iemetīsim kopā ar pārējiem vēžiem manās mājās. Tā ka lūk, draudziņ. Ak, Dievs, Helēna, kaut kas lielāks ir tieši tur uz tās malas. Skaties, tieši tur. Es nezinu, kas tas ir, bet tas ir tiešām liels. Rei, kur tas ir. Ak, es viņu dabūju, es tieši redzēju, kā viņš iegāja tīklā. Kas tas ir? Ak, Dievs, Helēna, vai tu zini, kas tas ir? Tā ir tā, vai ne? Tur ir milzīga frontoza. Kas šobrīd notiek? Šī ir lielākā frontoza, ko jebkad esmu noķēris. Šīs lietas arī ir dārgas. Šī droši vien maksā kādus 200. Tagad tās izaug daudz lielākas par šo, bet šī joprojām ir laba izmēra. Tas ir tik forši. Lūk, draugs, ejam atgriezies tur un paskatīsimies, ko vēl varam dabūt. Es tiešām nezinu, kā mēs varam pārspēt šo. Un tieši tad, kad domāju, ka nevar kļūt vēl labāk, kļuva gan. Tas ir neprātīgi. Skaties, vēl viens uguns, vēl viens krabis, vēl viens krabis. Skaties, cik viņš ir foršs. Viņam ir ļoti spilgts krāsas. Es tiešām gribu uzzināt, kādi krabi tie ir. Čaļi, ierakstiet komentāros zemāk, ja zināt, sakiet, jo mums ir vēl kaut kas trakāks. Skatieties uz šo. Šis ir īsts ugunszuds. Ja es kādreiz tādu esmu redzējis, paskries arī uz viņa krāsām. Viņš ir lielisks. Labi, mēs viņu pievienosim spainī kopā ar visiem viņa draugiem. Un tad es paņēmu vēl vienu tīklu, nolaidu to līdz pašai apakšai. O, tas ir smags, mums noteikti kaut kas ir. Ak, mans Dievs, paskaties, cik liels tagad ir Oskars. Oskari ir viens no biežāk sastopamajām zivīm Everglaidos. Bet šis puisis ir milzenis. Labi, ieliksim viņu spainī. Ak, mans Dievs, labi. Tagad mēs zinām, ka tur ir arī lielas zivis. Tas ir briesmonis. Tad es pamanīju vēl dažas zivis, tāpēc paņēmu vēl vienu tīklu, un man izdevās tās noķert. Helēna, šeit ir vēl kādas 5 zivis, vai tu joko? Skaties, vēl viens vēzis, šis ir vēl lielāks. Paskaties, cik viņš ir sarkans. Labi, mēs tev paturēsim. O, kas tas vispār ir? Paskaties uz viņa asti. Viņam uz astes ir foršs raksts. Vēl viena noslēpumaina zivs. Puiši, rakstiet komentāros zemāk, ja zināt. O jā, paskaties uz to. Vēl viens klauns un vēl viens Āfrikas ciklīts. O, tas ir tik lieliski. Es domāju, ka ar šo tīklu viss tikai 4 zivis, nekas traks. Ak, mans Dievs, vai šeit ir kas? Oho, kas tas vispār ir? Ne jau šis puisis, šis ir maiešu ciklīts, mēs viņu negribam. Bet kas ir šis? O, tā ir zaļā asara mazuls. O, tas ir tik forši. Man ļoti patīk zaļās asaras, kad tās izaug lielākas, tās kļūst ļoti skaists. Ak, mans, kas tas vispār ir? Mums tīklā ir vēl kaut kas, tas ir kaut kāds sams. Es domāju, ka mēs tos jau iepriekš esam noķēruši, bet es joprojām nezinu nosaukumu, tāpēc ierakstiet komentāros zemāk, ja jūs zinat. Tas ir tiešām forši, paskaties uz to lapuiši. Tātad es domāju, ka mēs vēl pāris reizes izmetīsim tīklu šajā pusē, un tad pāriesim uz otru pusi, un tur arī pameklēsim ar tīklu. Un mums ir arī 2 zivju slazdi, kuras mēs novietosim katrā pusē pēc tam, kad būsim izmetuši tīklu. Tikai jā, es domāju, ka mēs noķersim vēl daudz vairāk zivju. Un vēlāk video mēs dosimies uz pamesto pārplūdes kanālu naktī un tur izvietosim zivju slazdus. Es domāju, tas būs tiešām traki. Kurš gan zina, ko visu mēs tur atradīsim? Nu, re, lūdzu, iedod man kaut ko labu. Ak, es redzu krāsu. Ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Helēna, paskaties uz šo. Tas ir lielākais vējs, ko es jebkad esmu redzējis. Tas ir milzīgs un spilgti oranžs. Paskaties uz šo. Un tad mums ir vēl viens. Šis ir normālā krāsā, bet paskaties, cik liels ir šis oranžais. Tas ir tik forši, 2 tiešām lieliski vēži. Mēs paturēsim abus šos, iemetīsim tos spainī, un tad, ak, mans Dievs, tas ir mazs cīnodontis. Ak, mans Dievs, viņš ir tik mīlīgs. Tas ir mazs albīns cīnodonts, es domāju, bet viņam nav sarkanu acu, tāpēc tas ir tiešām dīvaini. Tad es paņēmu savu pēdējo tīklu šajā kanalizācijas pusē un noķēru kaut ko traku. Tas ir smags, es domāju, ka mums kaut kas ir. O, mums ir 2! O, vēl viena čūska! Vai tas ir zutis? Tas ir kaut kāds zutis. Ak, mans Dievs. Un mums ir šīs puisis, vēl viena maza čūska. Galva. Tā varētu būt tā pati, es nezinu, bet mums viņš jāmet apakaļ kanalizācijā. Un tad mums ir kaut kāds zutis tieši šeit. Paskaties uz šo.
Tas neizskās pēc uguns zušs, jo tam nav sarkans krāsas. Es nezinu, kāda veida zuds tas ir, bet noteikti kaut kāds dzeloņu zuds. Mēs noteikti viņu paturēsim, tāpēc liksim viņu spainī, kurā glabājam nozvejoto. Un tagad, puiši, zināt, kāds laiks ir pienācis. Mēs dosimies uz otru kanalizācijas tīkla pusi tur apkārt un paskatīsimies, kas tur dzīvo. Un savā pirmajā tīklā šajā pusē es noķēru līdz šim visbīstamāko lietu. Nu, aiziet pirmais cēriens jaunajā. Mums jāķer, ak, Dievs, Helēna. Tas ir aligātors, skatieties, tas ir mazs aligātors. Es nezinu, kāpēc es tagad trīcu, mēs tikko noķērām sasodītu aligātoru kanalizācijā. Ko mums tagad darīt? Es nezinu, mēs nedrīkstam to aiztikt, tas būtu nelikumīgi. Tas ir tik traki. Ak, mans Dievs, viņš ir tik mazs. Tas ir mazākais aligātors, ko jebkad esmu redzējis. Wow! Labi, puiši, es domāju, ka mums būs jānogādā šis puika purvā tajā pašā vietā. Mēs paņēmām bruņu rupuci, jo likumīgi mēs nedrīkstam viņu aiztikt, tāpēc aizvedām viņu uz purvu un ielikām viņu jaunajās mājās. Wow! Mēs tikko noķērām aligātoru, tas ir traki tagad. Lai gan noķert vienu aligātoru kanalizācijā jau ir pietiekami traki, tas nebūs pēdējais, ko mēs noķersim šajā video, bet pagaidām mēs turpinājām izpētīt kanalizāciju, lai redzētu, kas vēl tur ir. Ak, jā, te ir arī zivis. Skaties, vēl viens mazs midas ciklīts, un tad mums ir vēl kaut kas. Es redzēju, ka kaut kas tur plivinās. Kur tas palika? Ak, tur tas ir! Skaties, kaut kādas sams. Kas tas ir? Man nav nejausmas, kāda suga tas sams ir, bet tas ir tiešām forši. Divas zivis vienā tīklā. Vairs nav aligātoru, par to es runāju. Mēs šos paturēsim spainī un turpināsim tālāk. Cerams, ka mums izdosies kaut ko noķert. Redzi, es nevaru tikt tur lejā, jo tas stulbais vāks. Ak, mans Dievs! Mēs tiešām kaut ko noķērām. Es esmu tik pārsteigts šobrīd. Tas ir vēl viens sinodontis. Šis ir visvairāk sinodontis, ko jebkad esmu noķēris vienā video, tāpēc tas ir tiešām forši. Mēs šo paturēsim spainī. Ak, mans Dievs, tas ir mazs ciklīts konvikts. Mēs šos neķeram pārāk bieži. Tas ir tiešām forši. Mēs viņu arī paturēsim. Labi. Iesim apakaļ, cerams, kurēsim noķert vēl dažas zīs. Ak, ir labi. Nav aligātoru, tas ir labi. Vai tā ir plaužu zivs? Helēna? Es domāju, ka tā ir plaužu zivs. Jā, tā ir rokas. Tā tiešām ir plaužu zivs. Ak, viņš ir tik mīlīgs, jūs draugi. Plaužu zivis ir viens no manām mīļākajām zivīm. Tās ir tiešām foršas un izaug milzīgas, tāpēc tās ir ļoti forši. Mēs noteikti viņu paturēsim, pārbaudīsim vēlreiz, vai te nav vēl kaut kas. Ak, mans Dievs, paskaties uz to. Vēl viena balts cinodonts. Ak, tas ir lieliski, šī tagad ir nedaudz lielāka. Esmu pamanījis, ka šajā otrajā kanalizācijā ir daudz grūtāk ķert ar tīkliņu. Un tas ir tāpēc, ka tur ir liels metāla gabals, kas aizdien pusi no tās. Un tāpēc man nācās pārtraukt izpētīt šo kanalizāciju. Es nolaidu tīklu pēdējiem mēģinājumam un sajūtu, ka tīklā ir kaut kas ļoti smags, bet, diemžēl, tā bija tikai vēl viena lamprē. Vai tu joko? Vai šī ir dzīva? Ak, mans Dievs, ak, tas ir tik pretīgi. Es ienīstu šīs radības, bet kaut kāda iemesla dēļ es tiešām gribu noķert vienu dzīvu. Paskaties uz tiem zobiem! Tas vienkārši ir pretīgi. Tā ir seja, ko tikai māte varētu mīlēt, vai ne? Labi, mēs laidīsim viņu atpakaļ kanalizācijā. Ko gan mēs darīsim ar beigtu lamprei? Tā, draudziņ, tagad sākās interesantākais, puiši. Abi man zivis slazdi ir piepildīti ar kaķu barību. Mēs tos nolaidīsim katru savā pusē un atstāsim tos šeit visu dienu. Tādā veidā, cerams, viss, kas tur apakšā ir, sajutīs ēsmu un ies slazdos, tāpēc sākam. Es nolaidu pirmo zivju slazdu, novietoju to tieši vidū. Un kamēr gaidīju, ka tas sasniegs dibenu, sapratu, cik dziļš ir šis kanalizācijas kolektors, kas nozīmē, ka tur apakšā burtiski var būt jebkas. Un tagad lieku otro slazdu tieši tur, kā jau teicu, jo tieši šis lielais metāla gabals, kā redzat. Mūsu slazds negrimst. Tas nav pārāk dziļi, tomēr caurumi ir tieši zem virsmas, tāpēc viss, kas tur apakšā ir, joprojām var iekļūt slazdos. Kamēr ļāvām zivju slazdiem nostāvēties, izpētījām pārējo Everglades purvu un sastapām vēl daudz čūsku un aligātoru. Bet, kad diena kļuva vēlāka, nolēmām doties atpakaļ uz kanalizāciju, lai pastītos, ko esam noķēruši. Tagad ir daudz vēlāk, ir pagājušas jau 3 stundas, kopš mēs novietojām zivju slazdas, un tagad mēs tos pārbaudīsim. Cerams, ka esam noķēruši kaut ko traku, un cerams, ka tur nav aligātoru, čūsku vai kā citi, kas mūs varētu nogalināt, jo tas būtu slikti. Es sagatavoju spaini un nolēmu sākt ar otro slazdu. Tas bija ļoti smags, un es sāku redzēt daudz zivju, tāpēc es to izvilku augšā, lai paskatītos, ko esam noķēruši. Nu, aiziet, pastīsimies, ko esam dabūjuši. Mums ir vēzis, labi, mazs krāsains vēzis, paņemsim viņu. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Ak, tas ir tik skaists, Helēna! Skaties, pasties to mīdas ciklīdu, wow, viņam ir oranžs spuras. Tas ir tik forši. Kas vēl mums ir? Ak, paskaties uz to patiešām skaisto zilo akaru, turpat tas ir ļoti skaists ciklīts. Ak, mans Dievs, Helēna, mēs noķērām cinodontis lielāko eksemplāru. Wow, šis radījums ir milzīgs! Ak, mans Dievs, tas ir lielākais cinodons, ko jebkad esmu redzējis. Jūs paskatieties uz viņu. Salīdzinot ar manu seju, viņš ir tikpat liels kā mana galva. Mēs iepriekš, kad ķērām ar tīkliem, noķērām daudz cinodons, tāpēc tas ir forši. Vienā no slazdiem mums ir milzenis, kas vēl mums ir. Mums ir vēl viens mīdas ciklīts. Viņš nav tāds kā tas otrs, vienkārši oranžs, vēl viens tepat.
Mums ir mazs pleko, vienkārši parasts mazs pleko, tāpēc mēs ņematīsim atpakaļ kanalizācijā. Mums ir mazs Āfrikas ciklīts un mazs hoblosams, un es domāju, ka tas arī viss. Šī bija kanalizācija, kas bija daudz saklāka, un mēs īsti nenoķērām tik daudz zivju. Tāpēc nākamajā slazdā, es domāju, mēs noķersim daudz vairāk zivju. Te, nu labi, es tiešām esmu sajūsmā par šo puišu, mēs tūlīt izliesim. Tas ir tiešām smags. Tā, tas ir. Wow, ak, mans Dievs, jūs dzirdat to? Es dzirdēju, ka te ir daudz zivju. Ak, mans Dievs. Jā, šajā slazdā ir daudz vairāk nekā otrā. Paskatieties uz šo. Ak, Dievs, uzreiz. Paskaties uz šo. Te ir milzīgs albīns pleko. Helēna, skaties, tas ir lieliski. Tas ir apmēram tikpat liels kā tas otrs, kas bija slazdā, taču šis ir albīns, kas ir daudz foršāk. Mēs viņu dabūjām, mums ir vēl viens krāsains vēzis, apkal tikai ar vienu spīli, tas ir dīvaini. Viņi droši vien tur lejā cīnās. Tāpēc vēl viena liela ugunsmutes ciklīda, vēl viena mītas ciklīda, daudz ciklīdu šeit. Es domāju, ka tā varētu būt liela konvikta ciklīda, vienkārši balta. Viņš ir foršs. Mums ir vēl viens čūs galva, mums būs jāatlaiž šis puisis atpakaļ. Piedod, draugs, tev jāiet, mēs to dabūjām. Ak, te ir tik daudz uguns zušu. Ak, vēl viens mazs zaļais terors. Un es domāju, ka viss, kas palicis, ir divi tiešām lieli ugunszuši. Es domāju, ka bija 3, bet tagad šķiet, ka redzu tikai 2. Viņas ir tik grūti noturēt, bet mums te ir ugunszuds tieši šeit. Viņš ir diezgan liels, ieliec viņu spainī. Un te ir otrais, kā redzat, viņš ir mazliet lielāks. Tie ir visi zivis otrajā slazdā. Mums ir daudz, skaties, šis spainis ir pilns līdz malām ar zivīm. Tas bija lieliski, un tagad, puiši, mēs vedīsim visas zivis, ko līdz šim esam noķēruši šajā kanalizācijā uz manu māju un ieliksim tās viņu jaunajās mājās. Un tad, kā es teicu šī video sākumā, mēs dosimies uz pamesto novadkanālu, ar kuru savienojas šī kanalizācija. Un mēs tur ieliksim savus slazdus un cerams, ka noķersim kaut ko traku. Tiekamies pie manas mājās, labi puiši. Tā kā mēs noķērām visas tās zivis no netīras kanalizācijas, mēs tās ieliksim manā karantīnas dītī. Tādā veidā mēs varam dot viņiem zāles, pārliecināties, ka viņiem nav nekādas slimību, un tad viņi varēs doties uz maniem pagalmu dītiem un visiem maniem akvāriem. Tāpēc iesim un ieliksim viņus karantīnas dītī. Labi, sākam. Paskatieties uz šo. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šo caurumu. Tas ir neprāts. Puiši, rekurtās visas aizpelda. Es domāju, ka tas varētu būt visvairāk zivju, ko jebkad esam noķēruši kanalizācijā. Wow! Un tagad bija laiks doties uz pamesto ūdens novadkanālu. Bet ir neliela problēma. Ārā sāk palikt tumšs un atrasties Everglades vidū naktī būs mazliet biedējoši. Labi, puiši! Kā jūs varat redzēt, tagad ir nakts un mēs esam šeit pie pamestā ūdens novadkanāla. Tagad. Visur ir kukaiņi, bet mēs jau esam atraduši savu pirmo čūsku. Tagad. Man nav ne jausmas, kāda čūska šī ir, bet droši var teikt, ka mūsu apkārt ieskauj milzu aligatori un daudz čūsku. Tas nozīmē, ka mums būs jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem izpētot šo ūdens novadkanālu, jo tur burtiski var dzīvot jebkas. Tātad iesim paņemt savas zivis slazdus un paskatīsimies, ko mēs varam atrast. Šī izplūdes vieta ir tik dziļa, ka esmu pie tās piestiprinājis 15 metrus garu virvi. Tā mēs to nepazaudēsim. Un esmu arī ievietojis iekšā kaķu barību kā ēsmu, tāpēc jebkas, kas tur lejā ir, sajūtīs smaržu un cerams ieies mūsu slazdā. Nu, aiziet, puiši, mūsu pirmais slazds tiek iemests tur iekšā. Tas iet, ak, Dievs, tas ir tik bīstami labi. Man šķiet, tas beidzot sasniedz dibenu. Puiši, pirmais zivju slazds ir lejā. Es esmu tik satraukts, lai redzētu, ko mēs noķersim šajos slazdos. Šis ūdens novadkanāls te ir bijis mūžīgi, un tur iekšā burtiski var būt jebkas. Tātad ņemam otro slazdu un laižam to lejā šeit. Aiziet, puiši, mums ir otrais slazds tur. Tas iet. Es patiešām redzu zivis tur lejā. Ak, mans Dievs, tas ir tik bīstami. Zivju slazds vienkārši pazūd. Ūdens tur lejā ir tik tumšs. Abi zivis slazdi tagad ir uzstādīti, mēs atstāsim tos šeit visu nakti un vēlāk atgriezīsimies, lai pārbaudītu abus. Cerams, ka noķersim kaut ko traku, tiekamies vēlāk, puiši. Labi, puiši, nu ir tā. Ir pagājušas apmēram 4 stundas, kopš mēs novietojām savus zivis slazdus, un tagad esam atpakaļ pie pamestā ūdens novadkanāla. Ir patiešām biedējoši atrasties šeit nakts vidū. Kad mēs spīdinam lukturus ūdenī, viss, ko redzam, ir aligātora acis. Visur ir čūskas, es domāju, tas ir tiešām biedējoši. Bet mums tepat ir mūsu ūdens spainis. Un mēs pārbaudīsim pirmo zivis slazdu un paskatīsimies, ko esam noķēruši. Labi, sāksim, mēs izdauksim savu slazdu. Draugs, es jūtu, ka tur kaut kas ir. Es tiešām jūtu, ka slazdā šobrīd kaut kas kustās. Ak, Dievs, kas tas ir, draugs? Tur iekšā ir kaut kas liels. Tur ir daudz zivju. Paskaties uz šo, kas mums tur ir. Ak, Dievs, paga, kur tas ir? Tur iekšā ir sasodīts aligātors. Slazdā ir aligātors. Ak, Dievs, paklausies viņu. Klausies, viņš kurkst. Ak, mans Dievs, puiši, es nezinu, ko darīt. Es tiešām nezinu, ko darīt. Skatieties, tur tas ir mazs aligātora mazulis. Ak, Dievs, tas bija pēdējais, ko es gaidīju noķert. Tas nav labi. Ko mēs darām? Šeit ir tik daudz zivju. Izkļūst no slazda. Skaties, viņš iet. Ak, tur viņš ir. Skaties, ak, viņš tikko iekrita izplūdes kanālā. No atpakaļ, no kurienes nāca. Ak, es viņu patiešām redzu. Skaties tur. Viņam viss kārtībā. Nu, tiekamies vēlāk, draudziņi.
Labi, ka mēs viņu dabūjām ārā no slazda, jo mums šeit ir daudz zivju. Ak, mans Dievs, paskaties uz to! Tā ir milzīga klauna acs zivs! Es domāju, ka tā ir karaliskā klauna acs zivs. Kas vēl mums ir? O, kas tas tāds ir, vecīt? Tā izstāsta pēc kaut kādas svītrainas zivs. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Ieliec viņu spainī. Mums ir dažas zilspuras, tās laidīsim atpakaļ, mums tās nevajag. Vēl viena zilspura. Ok, paskaties uz šo! Ak, tas ir tas lielais Džeks Dimpsejs, ko es redzēju. Paskaties uz to, tas ir īsts briesmonis, čali, tik skaists. Ak, mums šeit ir daudz zivju. Ak, es domāju, ka tā ir zilspura. Tā ir īsta severuma. Paskaties uz to, tā ir zaļā severuma, tieši tur. Labi, šo paturam. Neticami, brāli, paskaties šo. Te ir īsts vēzis. Es domāju, ka tā ir kāda krāsaina. Tam ir sarkana un oranža krāsa. Tas ir tiešām forši. Un es domāju, ka, ok, mums ir vēl viena zivs, vēl viena. Kas tā ir? Tā ir kaut kāda plakostoma. Oho, vecīt, es domāju, ka tā ir karaliskā plakastoma. Tas ir tik forši. Tas ir arī tikai mazulis. Es tiešām esmu šokā šobrīd. Es pat nezinu, kas tikko notika. Mēs noķērām sasodītu aligātoru slazdā. Nu tā nav pirmā reize, kad es noķeru aligātoru slazdā, bet tas noteikti bija negaidīti. Tomēr tam ir jēga. Es domāju, pa ceļam šurp mēs redzējām daudz aligātoru, arī daudz mazu. Tie ir izlīduši pilnā skaitā. Tikai jā, cerams, ka otrajā slazdā nav aligātoru, bet nekad nevar zināt. Tātad pārbaudīsim to un paskatīsimies, ko mēs esam noķēruši. Labi, ejam tālāk, mums tūlīt būs otrais zivju slazds. Es nejūtu nekādu svaru. Kas tas ir? Pagaid, vai tu redzi to? Skaties, tur kaut kas ir. Vai tā ir čūska, brāli? Nē, mēs taču tikko neesam noķēruši aligātoru un čūsku zivs slazdos, brāli. Tu joko, esmu gandrīz pārliecināts. Labi, es te paskatījos tik labi, bet man šķiet, ka te ir čūska. Tā ir čūska. Cilvēki. Labi, mums jābūt uzmanīgiem. Es nezinu, kāda tā ir. Ak, Dievs, tā ir tieši tur. Tieši tur. Tā varētu būt indīga, varbūt ūdens mokasīns vai kas tam līdzīgs. Skaties, redz viņu? Skaties, redz viņu tieši tur. Kas tas ir? Vai man vienkārši viņu satvert? Ak, viņa galva. Ak, Dievs, viņa galva tikko pieskārās manam pirkstam. Cilvēki, man laikam vienkārši jāizrauj viņš ārā, cilvēki. Te ir daudz zivju. Ak, Dievs, es noķēru čūsku! Es noķēru čūsku! Ak, Dievs! Kāda tā ir? Es nezinu. Labi, ar viņu esmu galā. Ej prom. Labi, pārvietosimies šeit. Skaties, te ir tik daudz zivju. Aizmirsti čūsku. Mums ir saules zivis. Skaties uz to. Mums ir mazs ugunsmutes ciklīts. Viņš ir lielisks. Ak, Dievs. Mums ir vēl ugunszuši cilvēki. Šie ir lieliski. Skaties uz šo. Skaties uz ugunszuša. Viņš nenormāli liels. Ieliksim viņu spainī. Ak, Dievs, mums ir vēl viens ugunsmutes ciklīts cilvēki. Čūska joprojām ir tur. Ej prom. Mums ir vēl viens vēzis. Skaties uz to. Izskatās tieši tāpat kā otrs. Ieliec viņu spainī. O, paskaties uz to. Es dabūju otru ugunszuša. Es dabūju otru. Viņš ir nenormāli liels. Tur viņš iet. Kas tas ir? Tas ir mazs Āfrikas ciklīts. Es domāju, ak, mans Dievs. Ak, mans Dievs. Skaties, skaties, skaties. Tas ir sasodīts dožločs. Tas ir liels. Es domāju, ka tas varētu būt viss. Čaļi, mums ir vēl dažas salas zivis, mēs tās laidīsim atpakaļ, cilvēki. Šīs zivju lamatas ir pilnas ar zivīm, aligatoriem un čūskām. Viņš vienkārši skatās uz mums tā, it kā domātu, kas ar viņu nav kārtībā. Es nedomāju, ka tā ir indīga, jo tai nav trīsstūrveida galvas. Es viņu noķēru. Labi, pārvietosim viņu prom no mums. Ak, mans Dievs, mēs tev atbrīvosim. Ej, esi brīvs, pazūd no šejienes. Ja tu zini, kāda tā ir čūska, ieraksti komentāros zemāk. Es nedomāju, ka mēs tādu esam kādreiz noķēruši, tāpēc tas ir mazliet biedējoši. Es to tikko pieskāros, cerams, ka tā nav indīga. Bet jā, mums ir daudz foršu zivju, paskaties uz šo tagad. Mēs nedabūjām ļoti daudz, bet mēs dabūjām vairākus lielus ugunssušus, un tad vēl vairākas ļoti foršas ciklīdes, kā arī dažas vēžus. Šī izplūde noteikti ir pilna ar zivīm, bet es nezinu, man liekas, ka kanalizācijā mēs noķīrām vairāk. Ieraksti komentāros zemāk, vai mums vajadzētu atgriezties šeit un mēģināt vēl vairāk izpētīt. Bet pagaidām, puiši, mēs vedīsim visas zivis, ko noķērām šajos slazdos pie manis uz mājām, un ievietosim tās viņa jaunajās mājvietās. Tad tiekamies vēlāk. Labi, puiši, nu, visas tikko noķertās zivis tagad tiek ielaistas karantīnas dīķī pie pārējām. Ja jums patika šis video, lūdzu nospiediet patīk pogu zemāk. Abonējiet zemāk, tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!